Starp grāmatām, kalendāriem un zīmuļiem pulcējas Liepājas simfoniskā orķestra mūziķi, lai vienotos kopīgā spēlē, atskaņojot fragmentu no Imanta Kalniņa 4. simfonijas. Mūzikas albumā Brīvības skaņa, kas iznāk mūzikas izdevniecības Skan īpašajā 100-gades sērijā, līdzās Imanta Kalniņa leģendārajai roka simfonijai iekļauts arī studiju gados sacerētais čella koncerts. Tie, kas klausīsies šo koncertu un nezinot, ka tas ir Imants Kalniņš, īstenībā nevarētu pateikt, tas ir Imants Kalniņš, jā, jo tur ir viņš vēl tādos savos jaunības darbos, ja nemaldos, mūzikas toreiz Latvijas konservatorijas 3. kursā mācoties, kā obligātu instrumentālu koncertu, kas bija jāsaraksta. Uz svinīgo pasākumu speciāli no Vīnes ieradusies arī čelliste Marta Sudraba, kurai šī nav pirmā sadarbība ar Liepājas simfonisko orķestri. 2-3 dažādas versijas ir kā atskaņot. Tā kā es piezvanīju komponistam Imam Kalniņam, tad viņš teica, dari ar to koncertu, ko tu gribi. Un pēc koncerta es sapratu Liepājā pagājušajā gadā. Viņš bija ļoti apmierināts un man ļoti prieks, ka tas ieraksts izdevās. Mūziķi atzīst, ka latviešu akadēmisko mūziku izdod par maz. Tādēļ ierakstu kompānijas sadarbība ar Liepājas simfonisko orķestri ir lielisks piemērs, kā klausītājiem padarīt pieejamākus latviešu komponistu skaņdarbus. Līga Gaigala, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.